Esam miligo.lv un paskatīsimies 3 auto. Šīs auto mums ir ieripojis tieši nesen no Holandas, un uzskatu, ka tas ir viens no tādiem ekskluzīvākajiem hibrīdiem Latvijas tirgū, jo tāda krāsa parādās ļoti reti arī ārzemēs. Pirms tam mums ir bijis sarkanais, kurš ir uzreiz nopardots klientiem, un tagad parādījās tāds zilais polistar krāsa. Mašīnas pārsvarā mums nāk no Holandas, no izsolēm. Mums arī tur ir sadarbības partneri ir Holandē, kas pat aizsnā mums sūta mašīnas, kas nenonāk nemaz izsolē. Un šī mašīna ir viena no tādām tieši. Varat uzmest aci uz salonu, pastāstīšu, kas ko kā. Viņš ir lādējamais hibrīds atsevišķi, ka viņš ne tikai lādējās pats, bet arī ar vadu. Baigi ērta opcija, var uzlādēt gan kaut kur pilsētā piebraucot pie elektrotīkliem, vai arī pie mājām no 220 voltiem. Un cik viņam tas motors pats salons ir R-dizains pilns, napāda, un kā jau mīl mūsu cilvēki, 5 cilindru dīzeļdzīnējs. Un papildus tam vēl elektrodzīnējs. 4 cilindri, diemžēl Volvo nav baigi fani, bet par 5 cilindrīgo visi fano. Un šitais ir tas vecais labais 5 cilindru Volvo dīzelis. Liekam slēdziņu. Mašīna šobrīd ir piedarbināta. Rakstīts, ka dzinējs ir darbojās jau šobrīd, bet šobrīd ir elektrodzinējs. Un tā jau ar viņu pārvietojas. Baigi ērta mašīna, tīpaši tiem, kas, piemēram, dzīvo Jelgavā un strādā Rīgā, jo arī pārsvarā tādi klienti arī ir, kas strādā pie Rīgā kaut kur. Kas strādā Rīgā, kas brauc pa korķiem, jo tad dzinējs vispār nelec un var braukt ar elektrodzinēju līdz 50 km. Viņa nobrauc, realitāte nedaudz mazāk.